2019. gadā Smiltenes novada pašvaldība iegādājās nekustamo īpašumu Pils ielā 9 pie Vidusezera, lai teritoriju ar pamesto rūpniecības ēku kompleksu izveidotu par sakoptu, ainaviski glītu un daudzfunkcionālu kvartālu. Viedrades kvartālā atrastos biblioteka, kopienas centrs, telpas mazajiem uzņēmējiem, kopradei un sabiedriskās ēdināšanas telpas. Vēsturiski te atradās zvejnieka ūdens dzirnavas, sauktas arī par vidusdzirnavām. 1966. gadā šajās ēkās atvēra metāla apstrādes rūpnīcu Abula, kurā ražoja pedāļspaiņus, lāpstiņas, dārza kapļus un ugunsdrošības inventāru. 2022. gada otrajā pusē izsludināja ideju metu konkursu arhitektūras speciālistiem, lai iegūtu iespējami labākus priekšlikumus būvprojekta izstrādei. 2023. gada 11. janvārī godalgoto darbu autori tiekas ar iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem, lai diskutētu par teritorijas attīstīšanas iecerēm. Savu viedokli izteica iedzīvotāji, aktīvi balsojot par sev tīkamāko projektu. Tāpēc sabiedrībā aktuāls ir jautājums, kurš no 3 godalgotajiem projektiem būs cerību stāsta turpinājums? Vai tas būs darbs ar devīzi CHR10? Tā autori ir certificēti arhitekti Barbara Bula un Renārs Putniņš. Varbūt tas būs SIA Made arhitekti un SIA Nomad arhitekts izstrādātais darbs ar devīzi BIB09. Bet varbūt tas būs darbs ar devīzi MZG75, kura autori ir SIA Mark arhitekti. Sapnis par gaismas pili Smiltenē turpinās. Sapnis par modernu bibliotēku Viedrades kvartālā. Esam optimisti un ticam, ka šoreiz cerību stāsts nekļūs par nepiepildīto sapņu stāstu.